Vakar zinātnieku nekontrolētāji ļoti pieteikušies šogad šeit redzēt. Tas, kas jūs šodien šeit kopā ar mums sagaida, ir neliels ceļojums latviešu kinofilmās. Precīzāk kinofilmu citātos, jo, kā mēs zinām, par kādsākumu tas ir tad, kad tiek izvilktas kaut kas vērtīgs, un arī kinofilmu citāti nereti ir filmu esence. Tas ir tas, ko mēs labāk atceramies, tas ir tas, ko mēs nereti lietojam ikdienā, un tas, kas tiek mantots no paudzes paudzēm. Un šovakar šeit mēs piedāvāsim jums savu interpretāciju par šo tēmu. Tava dzimtene, smilšainais krasts. Kāpēc tu neko nesaki? Bet kas man bija jāsaka? Ka tu skaisti dziedi? Nē, tev bija jāsaka interesanti man kā vēsturniekam. Vēsturniekam? Nē. Es neesmu vēsturnieks, es esmu profesionāls biologs. Man ir bioloģijas doktora grāds no Iowa State University of Iowa 1993. gadā. Ne vēsturnieks, nē. Tas taču citāts no filmas Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Tu tiešām nezini tādu filmu? Par mašīnām, ne, par mašīnām es zinu The Cars. Un tad es vēl zinu tādu šausmu filmu, kas saucās Melnais limuzīns. Tu par to domā, ne? Nu, nē, taču jāsmējas. Tas nozīmē, ka tu nezini ne koķeti, lāsmiņu, ne sirsnīgo boņuku, un Dullo Paulīnu arī tu nezini laikam. Tu zini, tas vairāk izklausās pēc taviem draugiem nekā pēc manējiem, ja? Nu, Klau, tad tev jānāk līdzi. Es dodos uz Rēznes ielas klopītnēm pie saviem kursabiedriem gatavoties rītdienas eksāmenam par latviešu filmām. Nāc līdzi! Tu zini, es neesmu drošs, ka taviem kursabiedriem tā arī šķitīs tik laba ideja kā tev. Viņi ir ļoti forši un turklāt uz skaudīgi noskatīsies, ka es teikšu lūknāts radinieks no ārzemēm. Un turklāt mēs iestudēsim skečus un tu varēsi vērtēt, būs interesanti. Nāc! Nu labi, ja tu domā, ka tas būs fani, tādējām, tad redzēs, kā tas tur būs. Es tikai paķeršu līdz ģitāru pierakstus. Mana māma arī, tad, kad gāja prom no mājām uz darbu, paskatījās uz mums ar māsu un teica, nu gan jūs varēsiet padzīvot zaļi. Savukārt Tomīties es nobučķēju ārprāts mans acis, šādus bērnus nav redzējuši, viņi mani kapā iedzīs. Tad tikko interesanti, ka teiciens galvenais ar kājas siltumā iepazīstami filmā Emīļa un Retāri. Tieši tā! Un tad, kad brālēni vasarā pie mums ciemojās, tad arī Omīte teica, ka brālēniem tikpat daudz to nedara kā Emīļa un Emīļa nedarbiem. Savukārt, kad mēs bērnībā nokaitinājām tēva pārāk daudz jautājumiem, mēs viņam jautājām, un viņš teica, ka viņš citēja filmu Mans draugs nenopietnas cilvēks. Kas notika ar kāju? Nosprāga. Tomātu rāžu, kur man uz Rīgu viena, un kaimiņi
mums izdosies. Nevēlti mans mīļākais citāts ir no filmas Tās dullās Paulīnas dēļ. Viens no mums nav īsti gudrs, un es tā neesmu. Tu saki? Labs vakars visiem, vai ciemiņas kārtībā? Jā. Es mums atradu vēl vienu ciemiņu iepazīstieties. Tas ir mans darbinieks Vilks Japilī. Viņš ir no Amerikas un neticēsiet par latviešu filmām. Viņš zina vēl mazāk nekā mēs. Jums taču nebūs iebildumu vai ne? Es atceru arī kaut ko enerģijai. Mums kritikas nav vajadzīgs. Jūs jau te latviešu neko tādu labu neesat redzējuši. Lūdzu, tas jums? Nu, kā jūs mājas? Nu, tā pamazām mācāmies. Mēs jums parādīsim, ko esam iemācījušies. Un par kurām filmām jums ir jāgatavojas? Lūdzu, sēdieties. Vēl latviešu filmām, vai ne? Jā. Bet varbūt jums ir jāsēž šeit, vai jūs labāk varētu redzēt mūsu skečus? Jūs pašas vienīties. Tad mēs spēlēsim tieši jums visiem skatītājiem. Skečs no filmas Agrā rūsta. Jaunais pāris ir tikko nodeļojis savu pirmo balsi. Ķikuļa kungs ir aizgājis atrunāties ar citiem biznesmeņiem, bet Elsa savukārt uzrunā uz kāzām uz aicinātās dāmas. Es būšu Ķikuļa kundze, es būšu kundze gados, un es Dēlvēna kundze. Jums ir jābrīnojam sejas krāsa. Kādu sejas krēmu jūs lietot, ja nav noslēpums? Šo noslēpumu es jums varu atklāt. Tā ir Ķikuļa kundzes jaunība. Jūs ar vienu esat asprātīgi, Dēlvēna kundze. Kāpēc viņa sapīka? Jūs esat jauna un svaiga, un to viņas jums nevar piedot. Mūsu sabiedrībā viss ārējais ir galvenais. Un jums? Arī es piedaru, diemžēl, pie šīs sabiedrības. Nu, cikos ir to? Es teiktu, ej klās. Tā kā Latvijā ir maz vīrieši, tad mēs ar kursabiedri Lauru arī nolēmām iestudēt skeču, ko no filmas, kurā galvenās varones ir tieši sievietes, un šī filma ir Tās dullās Paulīnas dēļ. Kas ir režisors? Tā ir režisora sievietes ar šitu bija romāne. Tas ir viņas pirmais un arī tas labākais darbs. Un tāpēc scenārija autors ir Alvis Latīņš. Tas tas pats, kas Emīla nedarbiem? Jā! O, divas uzvārds jau zinu. Skečs no filmas Tās dullās Paulīnas dēļ darbojas sievietes labākajos gados. Es esmu Paulīne, es būšu Līdzbete. Skaistā jaunībā jau atgriezies. Vai, kādu briesmīgu sapni redzēju. Melna kaza nosmērēja man grūtis kleitu. Rats uz bērēm, ārprāts. Vecā tīzene pēc tam arī sevi viss caur bija baltā redzējis un pa piksam nomira. Pat un miešam kleitu to nespēja sagādāt. Tu saki? Klausies, Līdzbete. Kāzas mums nav bijuši. Tāpēc jāsāk nopietni domāt par gruntīgām bērēm. Kleitas mums būs labi drīz un labi šikas. No mūsu pensijām jau taisnas šikas sanāks. Nu, kāpēc mums jāsēž tikai uz pensijas? Kāpēc nevaram kā visas citas vecenes pa tirgiem šiverēt? Brūklenītes, bāra veciņas, mežā svaigā gaisā visu dienu rozā vaigas dabūsim. Man ir pilnīgi vienalga, kādā krāsā mums krunkas izskatās. Godīgai milonē jābūt kleitai, tādai feinai ar kritumu. Dullā zārkā viņai vēl kritumu savaidzējies. Pēc stūrā darbā pavadītām dienām. Tā esi tu? Tevi pazīt nevar, kā viena nopelniem bagātā mācītājs parunāt nevarēs. Aiziešu uzraukt savēju. Labi. 1, 2, 3. Ārprāts! Dulla! Vecais tevis šitāds tikko teikt, tu 5 mati uz galvas. 5 mati. It kā tev pašai būtu 6 un tie pašā lupā apsekti. Kas tad kaļš manam dekoltē? Viss vislabākajā kārtībā. Nav jau tā kā tev tukšums vien.
Londais grēks. Es jums palīdzināšu tā mašīnā. Varbūt labāk manējā nav smieklīgi, es zinu, no kuras filmas tas ir. Un Skluģi nekāda vienpaļā sieviete jau arī neesmu. Un tomēr, kā teikt, Zero, šī sieviete man patīk. Runču nemūžām. Kaut gan, varbūt mēs varētu nospēlēt manu mīļāko skeču no manas mīļākās filmas. Man jau tās romantiskās patīk no 39. gada Zvejnieka tēva. Kas tas par ķēmiņu? Tas ir putu vīriņš. Vienreiz pēc vētras es to atradu jūrmalā. Veci ļaudis saka, ja tādu putu vīriņu kādam uzdāvinot, tad tas dāvinātājā iemīloties. Un ko tu? Es viņu dāvināšu tam, kuru mīlu. Kāpēc tā? Glabāsim pārmaiņus. Šodien tu, rītu es. Un mīlēsim pārmaiņas. Šodien tu, rītu es. Cik points mēs par šito varam dabūt? 4 varbūt 5. 5. Starp citu, runājot par mīlestību, sakiet, lūdzu, vai jums ir kādas filmas un dziesmas, kuras jums tā īpaši sirdī iekritušas, kurās ir par mīlestību daudz dziedāts? Valodzīte, varbūt vēl kāda. Man ļoti patīk tā, kas, diemžēl, 20 gadus netika izrādīta, proti Elpojiet dzīvi, un tur ir tāda ļoti skaista melodija. Edgars ar Olgas Dreģis varoni dejoja. Bet es atcerējos vēl vienu, un tā ir Krievija jaunprāta. Mīļie puši, labi puši, apgalājiet jūs, kas ar jums pēc dažiem gadiem, kas ar jums ar mums. Neziņā jums savu laiku bija domātā, kamēr mums tad celties, un tas nav cerams tik tā. Čīri, tām, pāriem pazeļties, citu tā, vidu vien, pāriem Dievs. Man šķiet, ka jums pašiem vajadzētu pasteikties, tāpēc, ka jūs šitādi dziedāsiet, tad jūs nekāds labs atziņas nedabūsiet. Pievērsieties vairāk mācībām, nevis mīlestībai atcerušies ar Romeo un Džulietu. Latviešu kino kontekstā gan būtu jāsaka Edgari un Kristīna. Rudolfi Un nedrīkst aizņemt arī Arturu un Mārtiku. Un, protams, arī Boņuku un Vidi. Tas jau neskaidās, viņi apprecējās ar Alēnu. Skaidās, gan, tas jau ir teikt kā laulības zvērs. Vai tu aiz Vindara esi mums mēlīs draudzienš? Jā, līdz Boktonolai. Tāds sešnieks, vai ne? Jā. Nu, re, mums ir.
Man atkal logā zvaigznes kvēlos. Skuldo! Es jaunībā arī spēlēju trimdā Latvijas teātrī, un, kad es biju sprīdīgs, tad bija ok, pēc tam bija šodienas Silmačos, tad es biju Kārlēns, pēc tam Aleks, bet tad, kad man piedāvāja spēlēt veco Indrānu, tad gan es atteicos un teicu, ka ne tagad jānāk jauniem, un teātrī jau tur vispār jābūt tādiem jauniem un smukiem, taču vai ne jau? Ko tu runā, arī tagad esi būs, ka es netāk šo runā. Šeit tev tekstu būsi Lāsmiņai kavalieri sēri konkursu rekur tev jārunā. Tā līko no diksēs. Manas skaistās ūziņas. Tā, ņemam te dikses. Oi. Nu tā, visi gatavi. Mirtante, Lāsmiņa, Viktors, Agnija. Viktors šeit. Tā, 3, 4 gatavi motoru. Kas noticis? Kas viņai vajadzēs? Dagnīgi izbeidz. Kas tad te noticis? Jukusi vai? Tā ir mūsu ģimenes darīšana. Ak, tad tagad ģimenes darīšana? Ha! Tu labāk pastāsti, kādas grēka darbus jūs sastrādājuši. Mēs ar Lāsmu neko tādu nesam darījuši. Ko? Lāsmu? Lāsma! Ja tu būsi meitēnam kaut pirkstiedos, es tev miltos samalšu. Lāsma! Mēs ar Lāsmu mīlam viens otru. Un tāpēc es... Precinieks atradies. Vai tāpēc es viņu audzināju, pucēju, skoloju, lai izdotu par sievu pie tāda... Kretīna tavā vecumā. Kretīna manā vecumā. Lāsma! Jauns meitenis, tā kā zirnītis ceļgalā. Kurš paiet garām? Tas noklūts. Meitiņ, nekaitini viņu. Nāc, nostājies savam brūtgānam blakus, un tu vecā mīkla. Nemaisies pa vidu. Neaizstāvi. Nu, un kā bija ēdisies kā Ērika onkulim? Labi, vecā mīklā. Man vienmēr to filmu asociējās Zaļumbāles pie uguns, kur tik latviski un tā pa īstam. Jā, Vilī. Nāc mūsu variņā. Zaļumbāles atmosfērā.
Tu nesatraucies, Vilija, tā kā asbesta vecene ir mūsu komendāta. Līdzīgi kā Memīlē darbiem visus vēžus apēdīs un bez sāls. Runājot par ēšanu, man liekas, ka izvārījušās sardēls jāpaskatās, vai viss sūdēs jau nav izvārījies. Kādi tur vispār apstāties pārcis? Es atcerējos vēl vienu citātu, kad Paulīna Līsbetē jautās, kā tu domā, vai fotogrāfi marinētas sēnītes garšo? Un Līsbetē aizdomu pilni jautā, Indesi! Mans kungs jau prasa pēc, un atkal vienmēr prasa pēc. Bet sākās ir aug! Kur tās ir palikušas? Mans ir aplaupīts! Tu vārds savu kā rietnīgs aizvist? Tu nesamies. Es gan labprāt ērniņš vietā būtu piedalījusies pie sēšanas sacīšanām. Kas tās par sacīšanai? Vienmēr suci! Ar ērniņš dorot visām kojām būtu mēneši piedalījusies. Nu, vēl dalība nav beigusies. Bet kāpēc es jūs redzu, cik jūs te esat, cik jums te istabiņā gultu? Kas jūs viņi visi vienā arī gulēsiet? Beidzam balīti pa istabiņās un labs istabās vēl laiku priekšām mācās, ja? Mīļā komendants kundze, nerājieties. Labāk pastāstiet par savu filmēšanās pieredzi. Jā. Lūdzu. Jā. Jā. No, bija bērnībā, jā. Un kā tās pieaugušos? Jau. Traka vai nē, strīdīgi. Bērnībā māte aiziet uz strīdīšu provēm un tad paņēma bērnu mācas skatos. Mamma priecīgi, es nesapratu, kas notika. Un kad mēs tikām līdz tai vienai ainai, bet tur, kur beigās tas karalis atbrauc un saka, ka vārds naudu strīdīgi, un tad iedod to puļteni un tā pamāca sapnis. Skatās un kliedz sāk visu bērni vēl sabēgt cūku. Viņi saka, Plikanīdā! Un mēs visi šokā. Viņi saka, Plikanīdā! Plikanīdā, ja man strīdis ir kopīgi! Oh my God, tas mans auto! Viņš nav tāds! Vēl teikt, Moņus, kurš atrodas riksmēja mašīnu, bet man te ir aizdomas, ka notiek sacīkstes, kurš ātrāk zāpēs vai mūsu Vilijas. Nē, nekas nopietns. Tāpat kaķis uz mašīnas bija uzlietas. Laimīgā zemē tur ir mājas un latviešu kino. Izdāvās mūžīgs pienāc ceļš, un mūžīgs ceļš vien kājām. Tas ved uz zemi laimīgo, un izrādās uz mājām. Kur zaļā zālē tušanās, kur mīlā nokam mājām, kur laimes bērnus meklējot,
un jo būs iespēja nopelnīt arī vērtīgas kaujiņas. Tātad varbūt sāksim. Jā. Pirmais jautājums, uz kuriem gribēja braukt Lāsma? Kurš bija pirmais? Kurš tad bija pirmais? Kurš apcīs? Aizmūs, jā? Jūs tik pirmā, jā? Jūs skriens. Un tad otrais ir Tā, tagad mēs atkal mēģināsim ar rokām, jā? Man rokām. Trešais bija. Nu, tas ir tāds iesildošais vieglais jautājums. Otrais jautājums, ceļam roku, jā? Mēs skatīsimies, kur roku būs pirmā. Kāda slimība Emīla diagnosticēja Līnai? Trešais jautājums, no kuras filmas ir teiciens klausoties frančus es ģīpstu? Nē. Rokas ceļam. Romantiskāka. Jā, operators. No? Aizver sanāt. Jā. Ceturtais jautājums. Kas ir bankrots? Balvu. Piektais jautājums. Kā sauc Boņuka suni? Žīkis. Kurš šodien bija pirmais? Tā. Tur arī būs balviņi, jā? Jā. Labi. Sestais jautājums. Tur balviņi jāiedod augšā. Jā, Žīkis ir. Sestais jautājums. Ko norīja pēcis? Kurš zina, ko norīja pēcis? Jā. Kurš pateicis Vilpi? Tā vēl viena balva. Ļoti liela eksperti ir iedrašies. Ļoti labi. Un no kuras filmas tas bija? Nē. Sēdījumās Vilpi bija, bet tagad mums būs par vienu citu filmu, kas arī, protams, ļoti līdzīga. Jā, no kā nevam vārda? Kurš zina, no kā nevam vārda? Puiši zina, no kā nevam vārda. Vajadzētu tagad zināt. Tas ir piemērs no filmas, jā, kurā filmā. Patiesībā, kas ir tas iemesls, kāpēc nevam vārda? Nē, tas ir tāds biedēklis vairāk, tas nav iemesls. Nu jā, tas tā, draudi. Filma ir tāpēc Niko Pupsens, kā jūs varēs atbildēt? Jā, tā kā tā ir. Jā, pareizi. Pīpēšana. Ļoti labi. Tā. Mums nākamais jautājums ir, kāda transporta līdzekļa aizveida nozagto līdgalvu? Motociklu. Jā, motociklu. Tā. Ar kādiem vārdiem Lāsma paņem Ēriku? Respektīvi, kas kā viņu paņem ar kādiem vārdiem? Ko Lāsma saka, kad Ēriks viņu paņem? Jā, ir. Nākamais jautājums, kāda ir Cepra kunga slavenā frāze? Kāds ir? Biju. Nu, kas tas būs? Kāds? Jā. Mums ir palikuši vēl pāris divi jautājumi. Kurā latviešu filmā pirmo reizi parādās Kails Kakts? Pateiksim priekšā 72. Jā, mums tas zina. Nē. Operatora kursais vēl zina atbildi. Ko? Tā kā kopu cēlīja? Jā. Jā. Kaut kā teica man priekšā, ka padomu stāvs, bet es teikšu, ka fotogrāfijā sievieti un mežakuļu. Nē, agrāk. Tur nebija riktīgi klikumi. Nu, tur bija pēcskats. Tā kā sievieti iepriek jūrā, bet kurā filmā? Peplī. Jā. Un šis ir visgrūtākais jautājums. Kurā filmā jautā, kas ir Priedes asariņa? Kurā filmā šāds jautājums parādās, kas ir Priedes asariņa? Jā. Un tā
Tā, kur mums bija kundze iepriekš pēdējā solā, un kam bija vēl otrs lielākais atbilžu variantu skaits. Jā. Tātad es uzdošu superfinālā. Mums ir vērtīgas balvas, ir diskas, divas puses, kur ir latviešu karavīru dienas grāmatas ierunātas, un to darīja Valmieras teātra aktieri, un arī mēs mazliet ar tiem palīdzējām. Un otra balva ir šim laika apstākļiem ļoti piemērota, un tā ir termokrūze. Tā kā ir iespēja pacīnīties, bet jautājumi būs maķenīt grūtāki. Un tātad pirmais jautājums. Kas ir tenisista Ernesta Gulbija vectēvs? Jā, pirmais punkts jau bija. Jautājums numur 2. Kura latviešu aktrise ir saņēmusi esošo augstāku apbalvojumu Golpija kausu? Golpija. Golpija kausu. Nē, bet vēl viens variants minēt. Tā ir Dzidra Ritenberga. Nākamais jautājums. Kurā filmā tēloja volejbolista Mārtiņa Pļaviņa auģu tēvs? Pateiksim, priekšā bija skolotājs un pionieru vadītājs. Filmā Līvsalas zēni. Un nākamais jautājums. Kurā filmā noziedzniekus tēloja brāļi Kokari? Savulaik. Jā, tā pati filma Līvsalas zēni. Nu, lūk, tad mums laikam ir ar vienu pareizi atbildi pirmā vietā. Un tagad esat aicināti, ja vēlaties šeit arī uzskatīties, un liekam mums būs filmu fragmenti, tādas smieklīgākās vai filmas raksturojošākās vietas uz ekrāna. Parādīsim samontētus, un tāpēc tāda brīža jau sāksies nākamā izrāde. Paldies!